In your face, Ring a bell? Nu, mēs uzskatām, ka cilvēks ir dzimis, lai viņš darītu to, kas viņam patīk. Šis Ir spots! Redzēju? Jā. Čau! Čau! Anta Aizupe. Madara. Botmane. Kas mēs esam? Meitenes. Cilvēki. Labi cilvēki. Gribētos tam ticēt. Spēlējam teātri. Mēs ir aktris. Tā, ja es nebūtu cilvēks, es gribētu būt surikāts. Nē, nu kuģis. Kuģis. Es gribētu pamēģināt, kā ir būt surikātam. Nē, mēs nenākam nekādā komplektā. Tas ir kaut kāds mīts. Tas ir drausmīgi. Tas ir vienkārši drausmīgi. Kā mūs var uzskatīt kā Nē, tā lektu. Nav. Mums ir darba vietas arī pat no atsevišķi, dažādas. Nu, šodien mēs satikāmies. Mēs sen neesam satikušās, tā kā nav komplekts. Aka hip hop. Jā, klausamies. Nu, es vairāk klausos elektronisko mūziku. Hip hops man netik ļoti pie sirds iet. Parepot mēs varam? Ja gaiziņš kļūs par vulkānu, mēs ļoti atbildīgi reaģēsim. Ja reaģēsim, ja reaģēsim, ja reaģēsim. Beigas nebija saskaņots. Jā. Jā, es esmu dzirdējusi. George Bush? Labi. Esmu dzirdējušas, jā. Madara var ātrāk paskriet. Es varu ātrāk paskriet par Antu. Nu, reizē mēs esam pārbaudījušas šo mūsu atšķirību. Jā. Nu, Madara ir sportiskāka. Es vairāk uz jūs ar to sportu. Jā, mēs esam bēguši kopā. Mēs esam bēguši no šogunārā. Nu jā, mēs nesamaksājām. Bet mēs aizgājām samaksāt. Tas bija, mēs vienkārši gribējām parodīt, vai izdosies. Jo tā kā, viss ir visādās filmās un viss kaut kur. Un tad mēs tā... Nu jā, tad mēs tā izmēģinājām un es tā kā pirmā savāc mantas. Un tad es tālāk es tā izskrienu jau ārā un es domāju, nu kā Ante, pāris minūtes un būs klāta. Es nometu savas mantas tur, pie ieejas. Ārējās ieejas. Un, tā kā, lai es saģērtos, jo bija ziema vai pavasars. Nav svarīgi. Bija mantas. Es vienkārši pēc 30 sekundes un Ante jau ir man ir aizmuguri. Bēgam! Mēs pēc tam samaksājām. Nākamajā dienā mēs aizgājām, samaksājām. Māsas? Viena labā, viena sliktā? Jā. Un tu kā labā, protams, cieti avārijā un visiem tevi žēl. Jā, tas... Nu jā, tā jau ir vienmēr. Es lūdzu pamodīšos, jā? Jā, es domāju kā... Oh, mi amore, sore belegāris. Es lūdzos, lai tu pamosties. Jums jau pamodos. Pagaid, davai sāku no sākuma. Paskatīju. Es ciet avārijā. Labi. Padre mia, madre, šādre, kāre, bere, 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 sere, mari, kāre. Ej, mejor amigo. Nebūs. Džeki mums pievērš uzmanību. Ir gadījums tāds. Pirms vairākiem gadiem. Enriko pulkstenī. Jā, tad bija vēl Enriko pulkstenis. Mēs vienkārši pretējā ielas pusē dzīvojām. Stāsts, tur ballīti vai kaut kas tam līdzīgs. Pienāk viens džeks pie manis un tā saka, klausies, es tev esmu kaut kur redzējis. Paskatos viņu. Ok, labi. Nu, kur? Pagājuši nakti sapnī. Tas
es viņai šito izstāstu, mēs nenormāli nosmiejamies, un pēc kaut kāda, nezinu, pēc 10 minūtēm, nu tagad stāstu tālāk. Nē, nu, respektīvi tas pats. Nu tas stāsts par to, ka tas Džeks aiziet arī pie Antas Pie manis un saka, ka es tev kaut kur esmu redzējis. Es arī tāpat kā man, ok, kur? Pagājušajā naktī sapnī. Jā, mēs ejam bieži vien uz teātri, tad, kad mums ir brīvi vakari, bet bieži vien vienkārši negribas redzēt kādu teātri izrādi, jo pats tu visu laiku dzīvo kaut kādā teātri izrādē. Tieši tā. Man liekas, ka tā lieta ir, ka mēs esam, manuprāt, mēs esam diezgan īpatnēji, nezinu, kā mākslas indivīdi, kaut kā kopumā runājot par Latviju, bet man liekas, ka mēs paši nelīdz galam to novērtējam, un mēs tā kā nespējam to iznest ārpus sevis, un tā kā, lai pasauli to ieraudzītu. Man liekas, ka tā ir tā lieta. Es domāju, ka cilvēku ziņā es pieļauju, ka latviešos varētu būt pat vairāk kultūras, kā, nezinu, Parīzē vai Londonā, kur ir iebraucēji un tā tālāk, ļoti daudz, ļoti liels īpatsvars. Es domāju, ka mums tā kultūra ir vairāk iekšēja, tikai viņu vajadzētu tā. Es vispār, ja es nedarītu to, kas man patīk, tad es tā nevaru iedomāties savu dzīvi. Pretējā gadījumā, ja tu dari to, kas tev nepatīk, nekas jau nevar rasties. Brīnum nebūs. Nekad! Tur jau tā lieta. Iedod tīri, nevis savu. Vai piedod. Es vēl, lai tev visi ir.